Bet tagad tad pie, droši vien, kas daudziem visvairāk interesē, kādas tad ir tās balvas. Un tā. Pirmais, cik es arī saprotu, kas pienācās visiem konkursu dalībniekiem, neatkarīgi no iegūtās vietas, ir šis maiss no Bodora. Tā, kas ir Bodora? Bodora nodarbojās ar lāzergriešanas iekārtām. Iespējams, tāpēc arī tas maiss ir tādā tā kā lāzers carojam aizsargājošs tas materiāls, tā kā tām brillēm speciālajām. Tā. Nu, pats maiss arī stilīgs, ja ar magnētu aiztaisās ciet. Šitas Masots buklets šim gadam. Jā, no iepriekšējā gada man arī šis ir. Iepriekšējā konkursa balvā, kur es dabūju 3. vietu, tas bija individuāls konkurss. Šis arī nāca komplektā, bet tā kā konkurss notika decembrī, ja es nemaldos, cik jēdzīgs it kā ir tas pats buklets. Lai gan pašā saturā, kas tur vispār iekšā. Tur ir vienkārši izklāstīts par Masots dažādiem tiem uzņēmumiem, ja, kas saistīti Masots ar metāla apstrādi un visu to. Viņiem tie ir visu kaut kāda tā informācija, adreses, kontakti. Un tā kā tur uzzināt par dažādām firmām, kas ir mašīnbūves asociācijas tajā lokā un izpētīt tad sīkāk un vienkārši izprast, orientēties labāk tai Masots vidē, ja, kādas firmas ko dara un tā tālāk. Vēl no Bodora nāk izskatās pierakstu buklets. Ar logo pat iespiest iekšā dizainā ar mīkstu vārku. Aha, tad līnija pierakstu klade ar Bodora logotipiem virsū. Un, kad saliek kopā tās lapas puses, tad var redzēt, kā krāsu spektrs. Bodora, Dare to Dream. Pareizi. Tad nāk komplektā laikam šitāds te atsaits šī pašai somai, ko var izmantot ar tādām karabīnēm. Labi. Jā, šis ir mazliet atsevišķi, vienkārši no paša Masots konkursa. Viņi ļāva paturēt pildspalvas, kas bija izdalītas konkursa dalībniekiem. Pildspalva, kā jau studentam nekad nevis netrūkst, bet vienmēr trūkst un nekad nav par daudz. Jā, izrādās, viņi maisā arī bija iekļāvuši vēl vienu pildspalvu. Tad man ir 2 Masots pildspalvas. Un tad ir 2 šādas kastītes, ņinčīgas. Sāks ar šito mazāko. Šo es jau biju atvēris. Tā iekšā ir tāda baiga ņinčīgā lieta. Tas ir šitāds te adapteris. Ir 3 dažādi lādētāji. Mikro C tipa un iPhone tipa lādētāji gali. Un līdzīgi kā metrmēram izvelkam tas pats tas vats, ja, ar ko iesprauž tajā kontaktu štepselītei kastītē lādētājiem. Šito adapteri tam arī ir tā kā vats klāt. Tas nestiepjas, man liekas, tik tālu. Jūs ir mašīnā turēt. Ideāli. Jā, es turēšu šito mašīnā. Tā, lai, ja nu kādam atšķirās telefonu, tad var uzlādēt. Nāk arī tāda transportēšanas, tā siksniņa. Jā, es nezinu, kā vienīgi satīt viņu. Ir tas, ka tev jāpavāk mazliet uz atpakaļ un viņš tā kā pats mēģinās ievilkt, bet viņš tā pretestība no tās gumijas tam vada pārvalkam mazliet. Negrib līdz galam viņu ievilkt atpakaļ. Aizgāja, bet nākamais ir no Mitu Toyo. Tā pa Mitu Toyo man nājās tās internetā, to es pats varu pateikt. Tie ir vadošie mērinstrumentu izgatavotāji visā pasaulē. Tie ir man liekas, populārākie profesionālajā nozarē. Mitu Toyo. Šeit ir Mitu Toyo maiss iekšā. Auduma maiss. Ar šito es toču varēs iet uz Lidl, iepirkties un rādīt visiem. Kāds man kruts maiss. Tā, uz maisa virsū rakstīts ir Mitu Toyo un labi,
kas māki japāņu valodu. Ieguldījums sabiedrībā, izmantojot precīzus mērījumus. Tas ir labs. Es pilnībā aizmirsu par šito. No Bodora. Atvainojiet. Kas te ir iekšā? Es domāju, tā bija kā īsta kafijas tasa. Paskat. Šis tā kā līdzņemamais tā kā kafijas ar silikonu to vāku. Kafijas krūze. Tev baigi labi. Metāls. Jā, apakšā gumijas silikona paletnes. Viņš neklab šausmīgi. Un polimēra vāks ar gumijas blīvi. No iekšā silīcīgi maisiņš garšīgi. SOS 304. Varbūt tas ir tā tērauda marķējums. Nezinu. Tagad es varēšu savu teju un kafiju pie gala dzert no šitāda te. Vai arī jāsāk ir taisīt pašam savu kafiju un jādzer skolā, nevis pa dārgo no automāta jāpērk. Tā kā lai būs tagad iemesls man ietaupīt naudu tādā veidā. Varbūt, bet nezinu kā. Vecam sunim jaunu triku neiemācīs. Atgriežamies pie Mito Toyo. Nākamais maisā, kas viņam te ir buklets par mērinstrumentiem, laikam arī to lietošanu un apkopi. Katrā ziņā laba darbnīcas literatūra. Nākamais mums te ir tas skatās zīmols vai filspāla metāla korpus. Šitas ir telefonu. Es nevaru demonstrēt, jo man telefons ir, ar ko es tagad filmēju. Šis te stylus saucamais, ar kuru var zīmēt. Un, šis ir zīmols galā. Unikāla tipa zīmols, kam viss tas gals ir no grafīta, ja tā es nemaldos tā. Jā, tas ir zīmols. Saprast tā ir diezgan stilīgi. Tad ir šitā ļoti glīti iesaiņots. Te ir domāts, šis bija izkrits ārā no šī iepakojuma komplektā ar vēl pildspalvu. Autentiskais certifikāts. This product is an original designed Pierre Cardin product. Each part was carefully selected and made with mastership from high-quality materials, created with focus on details and eye-catching fashion. Tad tie ir kaut kādi it kā baigi krutā pildspalva un zīme. Šī pildspalva arī tas gals ir, ko var pa telefonu bakstīt. Pierre Cardin. Kaut kāds francūzs laikam. Ražots vai pakots Čehijā. Čehijas francūzs kaut kāds, ok. Tagad jau 4 rakstāmie. Tā pirmspēdējā lieta, ko es te redzu, ir Mito Toyo brenda. Līdzīgs kā šitas, nezinu kā tos saukt, tā kā, piekariņi, tā kā ar lentu, un iekšpusē tas dizains ir kā mērlenta. Un zinot Mito Toyo, šis 100 punkti ir pareizos intervālos un precīzi uzdrukāti, bet labi, Toyo, tas atkarīgs no tā drukāšanas firmas. Bet stilīgs dizains parasti iekšpusē šitādiem te nekas cits nav, viņi par to neaizdomājās, bet redz šitiem ir. Labi, atkarīgs arī cik ļoti izstiepj, jā, bet reāli tie meteoroloģiskie rādītāji sakrīt. Ok, ļoti labi. Un pēdējais īpašā dāvana kastītē, tāds kaut kas smags. Labi, es jau zinu, kas tie ir iekšā, bet es vēl pats neesmu šito atvērs.
Tas ir multi-instruments. Tā kā, ledermets, tā tautā sakot. Tas glancēti melns, vienlaikus matēts no īsta tērauda. Te ir gan nazis. Man liekas, ka šis ir jāuzasina gan. Diezgan. Vispār diezgan ok. Priekš naža, kas tikko no kastes izņemts tikai. Bet, mitu to jau nazis. Tā neko sā. Te ir zāģis, koka zāģis raupjais. Kas tas ir pudeļa attaisāmais? Nē, laikam tā kā virus vai diega griešanai. Te ir dubultā uzcirtuma vīla, bet es to nekam neizmantotu, un viņa tā tiešām nav laba vīla. Un arī vienkāršā uzcirtuma vīla. Laikam plakanais skrūvgriezs. Tas 100% ir pudeļa attaisāmais. Tas ir šai pusē. Un ja atver šo visu vaļā, tad iekšpusē ir knaiblas, stangas. Not bad. Te vēl, es pat nepamanīju. Ir arī krustiņa skrūvgriezis. Te vienā malā viņa grūtāk dabūt gan ārā. Vajag vēl vienu šitādu instrumentu, lai tiktu pie tiem instrumentiem, jo haidī. Krustiņa skrūvgriezis. Tas ir viss tātad. Ok. Labais. Tā, to likšu atpakaļ. Tad kabatā. Un te arī jostai paredzēta vieta. Kā jau tipiski šitādiem te. Un priekš Mita Tojo tas ir viss. Ir tā pati galvenā balva, ja tā var teikt. Katrā ziņā tiešām visvērtīgākā, un tas man reāli noderēs. No LS stīla, ja pareizi sauc, ja tā viena stīla, varbūt, es nezinu. Bet kas te ir iekšā? Bosch urbmašīna un akumulātors. 18 volti ar LED gaisumu, bez ogles, tā kā brushless, tad oglīt nav jāmaina. No 45 līdz 21 newtonmetram, tie diapazoni, kad ir otrais un pirmais tas ātruma režīms. 18 volti. Jā, šis ir tiešām brīnišķīgi, jo man agrāk bija makita, kā urmašīna, tā kā arī tā urmašīnas pistola ar akumulātoru, bet tā nojūdzās. Tas baigi vecais modelis kaut kāds arī, un viņam laikam vairāk tā baterija pie vainas, bet tas arī ar oglītēm, tā kā darbinās, tā mazāk tā jauda viņam ir, un tas jau tāds, vecs modelis, kā skaitās. Un tad beidzot, tas jau bija pirms gada vairāk nojūdzēs. Un tad beidzot ir reāls instruments. Līdz šim kaut kādas tādas urpšanas darbus ar rokas veicu vai nu ar Bosch Professional to lielo, kam ir tas trieciena režīms vēl iekļauts, vai arī ar trieciena skrūvmašīnu. Viena problēma mūžīgā ir bijusi tā, ka pirmkārt, trieciena skrūvmašīna nav paredzēta tieši urpšanai. Var izurbt, bet jautājums reizēm ir par to, vai tas uzgals var izturēt to, ka to triecienu kustību, nevis vienkārši tādu laidenu rotācijas kustību. Un otrs, loģiski, tā kā tie nav tik ļoti piemēroti urpšanas darbiem, ir daudz mazāk pieejami tieši visādi urbji un uzgaļi, kas ir sadarīgi ar to heks seškanšu ātro to sistēmu, kas vispār ir ļoti ērti priekš skrūvēšanas un urpšanas, bet tagad es varu pilnīgi jebkuru urbi likt nevis stacionārajā urbmašīnā vai tajā lielajā Boschā, bet normālā šādā rokas instrumentā. Sevišķi strādā
tur, ka metina vai ko, baigi parocīja, ka var uzlādēt un izmantot bez vadiem, nav jāčakarējās. Kā kuram instrumentam, protams, reizēm labāk ir tas vads, bet šim tā priekšrocība, protams, nesalīdzinām. Tā, te vēl ir skrūve nāķis šitam, kā laikam pie jostas, ka var pielikt. Man tas nav vajadzīgs, es uz jumtiem nestrādāju. Es savai maketē uz triecienu skrūvmašīnai arī noņēmu to pats urvis. Tā. Lādētājs nenāk komplektā, un tas ir viens milzīgs mīnus. Mēs smējāmies un bijām šokā, kad braucām mājās no pasākuma. Mēs nevarējām saprast to, ka nav iekļauts lādētājs. Akumulators ir iekļauts, kas ir milzīgs pluss, jo šitie maksā kaut kur, man liekas, maketēm bija 70 eiro. Lādētājs kaut kur ap 20 līdz 40. Viss kopā šitā urmašīna ar to akumulātoru vienu maksā virs 200 eiro. Tā kā tas ir diezgan ko vērts. Jā, bet lādētājs nenāk līdzi, tā kā tas būs jāpērk. Es pastīšos, vai šis gadījumā nesadara ar maketu. Es domāju, ka nē, bet arī, ja sadara, jāskatās ļoti uzmanīgi. Citiem brandiem tās polaritātes ir sajauktas vietām, un arī, ja it kā fiziski der vietā, var nokurināt visu to agregātu vai to bateriju vienlaikus. Vienkārši, ja viss sajiet uz īso. Bet, jā, 18 voltu, 5 amperstundu baterija, litija jona. Un pats akumulators, kam var arī, laikam, jā, var noteikt, cik tā uzlāda. Protams, šis ir tieši no kastes izņemts, tikko te nekā nav uzlādēts. Tikai tik, cik rūpnīcā, lai demonstrēšanai varētu pārbaudīt. Bet, diezgan vispār tas akumulātoru izmērs pret to urmašīnu. Nē, bet tiešām baigi noderīgi, praktiska lieta, tiešām kas man vajadzīga. Ļoti jūtīgs, ļoti labi. Jā, 2 režīmi, tad ir šis selektors. Kā jau visām tām šitādām urmašīnām. Es jau personīgi it kā vairāk maketas cienītājs, bet Bosch arī taisa tiešām labs instruments, vācu kvalitāti galā. Tieši Bosch Professional tā sērijas. Parastie Bosch, sevišķi tādi rokas instrumenti, es vairāk skeptisks, bet šitas pilnīgi nekādu vainu. Labs instruments labiem darbiem. Tikai jānopērk lādētājs. Tas kaut kā nebija pārdomāts līdz galam, bet, pusstipendiju jau var tam noziedot. Sevišķi, ka tagad par uzvaru šādā pasākumā skola piešķir stipendijas pielikumu. Man arī no tā pirmā konkursa, kas tika organizēts pašā tehnikumā, joprojām ir aktīvs tas pielikums. Un, laikam, uz visu to mācību gadu tas tiek izdalīts. Un laba motivācija arī šiem konkursiem. Protams, tas nav primārais šie visām, bet vispār es tik tā gribēju pieminēt, ka skola nepaliek parādā mums par šitādām uzvarām. Tiešām prieks, ka piedalījos, ir gandarījums. Visi šie pasākumi un iniciatīvas un ieguldījumi Latvijas mašīnu būvs un metāla apstrādes attīstībā ir ļoti svarīga lieta. Tā kā ir prieks, ka viss turpinās un ka tas ir šī visa joma Latvija attīstās. Tā kā paldies jums, kas skatāties, paldies ZRKC, paldies Masacam, visiem šitiem sponsoriem
Un paldies Ventspils tehnikumam!